godu no šeit atrasties, redzēt sibīriešus un draugus, dombiedrus. Esmu mazliet nobijusies, jo režisori nav liela runātāji, bet, Rasmus vienu jautājumu jau man pateica pa ceļam pārējos, es nezinu, viņš teica, ka būs jautājums beigās, kurš ir mīļākais mazbērns. Protams, kā Dziņas mazdēla, man Dzinta primāri ir vecmāmiņa. Lielākā daļa cilvēku viņa primāri ir kino režisori vai viņi ir Fonsibijas bērnu vadītāji. Un, kā es atceros diezgan spilgti no savas bērnības, kad tipiska lieta, ko mēs darījām, bija mēs gājām skatīties vakarā Dzintas filmu pa televizoru. Un es tagad varu atzīties šajā vecumā, kad bērnībā man Dzintas filmas nelikās ļoti interesantas. Es parasti biju tas ģimenē, kurš aizmiga, es biju mazs, tur bija garas intervijas, cilvēki kaut ko runāja, es īsti nesapratu, kas ir tas, par ko viņi stāsta. Tad, protams, daži kadri tādi iespaidīgi, kas tur bija, bet nebija tā, ka es tur uzmanīgi skatījos un klausījos visas intervijas. Bet tas, kas man liekas ļoti interesanti, ir, ka man tas likās, tas nav nekas īpašs, ka tavas vecmāmiņas filmu rāda pa televizoru, aizej uz skolu, un tad, vai tev arī nav vecmāmiņa, kurai filmu rāda pa televizoru, bet, protams, arī pieaugot un arī vēlreiz skatoties šīs filmas un arī tiešām saprotot, cik viņas ir svarīgas un būtiskas un saprotot, ka tas ir kaut kas ļoti unikāls un īpašs, ka tev ir vecmāmiņa, kas filmas skatās 100,000 cilvēku un tā tālāk. Tas ir, man, protams, liels prieks arī šodien būt un šo te interviju vadīt. Un ņemot vērā šo, tas mans pirmais jautājums, ko es īstenībā vienmēr esmu gribējis paprasīt tev, Dzinta, ir, protams, to daudz cilvēki ir prasījuši, kāpēc tu sāki taisīt dokumentālas filmas par izsūtītājiem, kā tu līdz šai tēmai nokļuvi un tam līdzīgi, bet tas, kas mani interesē, ir, kā tev liekas, kāpēc tā bija tieši tu, kas šo tēmu aktualizēja un ka šīs filmas veido, jo es, teiksim, dzīvē reti satieku kādu cilvēku, kuri ģimeni nebūtu skārs izsūtījums, vai tie radinieki vai attālāki radinieki. Tam līdzīgi ļoti, ļoti reti ir tādi cilvēki, kuriem nebūtu kaut kāda saistība ar šo. Noteikti arī 90. gados vai pirms tam šī tēma bija arī citiem cilvēkiem aktuāla. Un gadalīgs, kāpēc tā bija tieši tu, kas šai tēmai pieķērās un kas pēc tam arī ilgus gadus turpina šo tēmu attīstīt un tās filmas taisīt tā? Kāpēc tieši es? Tāpēc, ka vienkārši tā iznāca, ka tātad man tēvu arestēja, kad man bija 1 gads un es izaugu bez tēva. Un tikai, kad bija 14 gadi, tad es uzzināju, ka viņš ir dzīvs un pēc 15 gadiem ieslodzījumā, ka viņš iznāks no lēģeriem. Mordāvijā bija viņa pēdējā lēģeru vieta Poķimā. Un, kad man bija 16 gadi, tātad bija jau lidmašīna Rīga-Omska, tēvs nedrīkstēja dzīvot un atgriezties Latvijā. Mamma man iesēdināja lidmašīnā un es aizlidoju un pirmo reizi dzīvē satiku savu tēvu, biju tur mēnesi Omskā un atlidoju atpakaļ. Viņš atgriezās Latvijā pēc 21 gada un kad es biju maza, vai ne, mamma neko daudz nestāstīja, tikai bija zināms, ka viņš it kā ir miris lēģeru slimnīcā Omskā, ka bija sacelšanās, laikam, 56. gadā. Un, ir bijis tēvs, ir miris, bet par to, kas viņš bija un kāpēc tā noticis, ir daudzi, kuri saka, ka viņiem bērnībā ļoti daudz stāstīja par dzīvi brīvajā Latvijā, bet, man mamma ļoti baidījās, jo viņa arī vēl domāja kaut kādo 50. gadu sākumā, kad arī viņu varētu izsūtīt, un es biju tātad maziņa, un mammai bija vēl 3 bērni. Un tāpēc droši vien, kad katram cilvēkam mums kaut kas ir zemapziņā, par ko mēs domājam daudz, un arī tajā jau pirmajā Sibīrijas reizē es domāju, kā tas bija, kad tur cilvēkiem bija jāpaliek un jādzīvo. Un tad, kad tēvs atgriezās un kad jau tojās Latvijas brīvība, es, protams, domāju, kad pirmā filma bija 89. gadā, tā bija Ceļā, un tur, kur tēvs atgriežās Dolas salā savās mājās, un viņam tur uzrīd suni, un tur tā sieviete, kas tur dzīvo, saka, ka viņi dzirdējas, ka viņš ir milicīti sašāvis, tad, ka viņš tur bēguļoja, un bija tā negatīva viss tā sajūta.
Un tad es atceros, mēs ar Aivaru Lubānieti, savu operatoru, mēs bijām 91. gadā, lidojām uz Krasnojarsku, bijām Lejas Bulānā, filmējām tur latviešu ciemā. Un arī es atceros, mēs toreiz no Abakanas, uz Abakanu no Krasnojarskas lidojām, un es skatījos visu to taigu un visu to, un, protams, domāju par to, ka cilvēkiem bija jāpaliek, ka viņi nevarēja atbēgt. Un kaut kādā 90. gadu beigās tad es sāku domāt par filmu Sibīrijas bērni, par cilvēkiem, kuri tika kā bērni izsūtīti. Un toreiz es arī teicu, ka es gribu izveidot, ka man jau likās, varētu būt vēl kaut kādi 15, 20 darba gadi, ka es gribu 3 filmas izveidot: Sibīrijas bērni, Trimdas bērni, tie, kas 44. gadā kā bērni tika aizvest no Latvijas, un pēc tam filmu par savu paudzi, padomju bērni, ja pēckara bērni, kas 50. gados dzima Latvijā. Un tā tas iesākās, bet nobeidzot šo pirmo jautājumu, tātad mēs sākam intervēt. 2000. gadā ar Aivaru arī aizlidojam uz Krasnojarsku, meklējam tos, kas tur ir, kas palika Sibīrijā, kuri neatgriezās, jo Sibīrijas bērni 41. gadā aizvestie man iedeva karti un teica, tur palika puika, tur palika meitene, un mēs braucam pa Krasnojarskas apgabalu, pēc tam 2001. gada pavasarī arī pa Tomskas apgabalu braucām. Un ļoti daudz cilvēku atsaucās, un mēs ar Aivaru braucām, filmējām, intervējām. Un, kad bija pirmā filma Sibīrijas bērni, tad visi teica, kad vajag turpināt, kad vajag vēl kādu filmu, vajag tikai par tiem, kas tur palika, vai tikai par tiem, kas atgriezās, vai par kādu ģimeni. Un tā kā mums šīs tēmas jau krājās, un 2005. gadā, kad bija savākts 760 intervijas cilvēki, kas bija 41. gadā kā bērni izsūtīti, es sapratu, ka tas ir jāieliek grāmatā. Un šeit nav, bet ir 2 tie sējumi. Pirmā grāmatā, tad 760 intervijas Sibīrijas bērni 1941. Un tā tas viss turpinājās, jo kā mēs turpinājām intervēt, turpinājām veidot filmas, tad Ilmārs Knaģis, mēs bijām 16 cilvēki, kas dibināja fondu Sibīrijas bērni, un Ilmārs Knaģis teica, tu zini, ka tev ir jāorganizē ekspedīcijas, jo mēs vienmēr domājam Sibīrijas bērni, ka mēs atgriezīsimies, ka mēs aiziesim pensijā. Mēs katru gadu brauksim pa tām vietām, kur mēs bijām izsūtīti, kur palika kādi bērnības tur draugi, kur palika tuvinieki, brālītes, māsiņa, sevišķi arī Knaģis, viņi bija Plahinā vai Agapitovā, vai ne, tā bija 2006. gadā, mēs bijām uz Igārku, un tad 8. gadā laikam bijām arī uz Agapitovu. Un cilvēki, Sibīrijas bērni, vienkārši man arī teica priekšā tēmas, un cilvēki gaidīja šīs filmas. Un tas bija vienmēr liels pārsteigums, kad televīzijā kā var būt tik milzīga auditorija. Jo cilvēki varbūt daudz par to nerunāja, bet viņi tomēr gribēja to redzēt, un šīs filmas gaidīja. Un tāpēc arī tas ir tas iemesls, kad mēs to turpinām un darām. Sanāca daudz vairāk kā 3 filmas, sākot. Jā. Un arī vairāk grāmatas. Bet viena lieta, kas man ļoti, tavās filmās vienmēr fascinē, ir tie spilgtie cilvēku stāsti, un arī tas, kā viņi tiek atspoguļoti kino. Bet tas aspekts, par ko es vienmēr brīnījies, ir arī tie stāsti, ko cilvēki stāsta, viņi vienmēr ir ļoti personīgi. Tur bieži vien cilvēki atklāja dažādas lietas, ko nav tā, ka viņi staigā apkārt un visiem cilvēkiem to stāsta. Un es vienmēr esmu brīnījies, ka tev atbrauc režisors no Latvijas, piemēram, vai kāds cits cilvēks, un tev prasa stāstīt, kas notika ar tevi dzīvē, kā tu to visu pieredzēji un tam līdzīgi. Tur ir jābūt tādai milzīgai uzticībai, lai cilvēki to darītu. Un man interesē, kā tu, kā režisori, kā tu panāc, ka cilvēki to tiešām uzticās, ka viņi ir gatavi atklāt šos stāstus un tās lietas, kas tās filmas padara spilgtas. Viena lieta, kad dokumentālo filmu režisoram ir jāpiemīt spējai uzklausīt cilvēkus, un ja cilvēki jūt, ka tev patiesi tevi interesē
viņa dzīve, viņa pārdzīvojumi, un arī, ka viņi sajūt, ka tev pašam tavu dzīve un biogrāfija ir kaut kā arī saistīta ar to, vai ne, nu, tā kā man bija, kad cilvēki, nu, protams, Latvijā uzticējās ar Sibīriju, bija daudz grūtāk, jā. Un 2000. gadā, kad mēs aizbraucām un dzīvojām Krasnojarskā, mums līdzekļi, nauda tikpat kā nebija nekāda. Es atceros, ka mums bija tās biļetes, un tad mums bija 15, laikam, lati dienā vai rubļi, ko mēs tur varējām tērēt. Mums nebija nauda transportam, mēs ar Aivaru un otru operatoru braucam ar visādiem gadījumu mašīnām vai ar vilcieniem vai kuģiem vai kaut kā. Un, nu, ja būtu tāda kaut kāda oficiāla delegācija vai kā tagad brauc filmēšanas grupa ar kamerām, statīviem un visādiem palīgiem, nu, tas vispār nebūtu iedomājams, jo mēs arī braucām pa sādžām. Un tas bija tā, nu, pa pusē legāli, pa pusē nē. Mums 2000. gadā no Krasnojarskas, protams, brauc līdzi, nu, ne uz visām sādžām, bet brauc līdzi, nu, kā es teicu, Nadzirāķeļi, vai ne. Viņš gāja pa priekšu un cilvēkiem, nu, teica, kādi jau zināja, ka tādi būs, un pie kuriem mums tā kā vajag iet, pie kuriem nē. Bet, nu, mēs, nu, tomēr atkal tur jau bija kaut kādi kontakti un bija jau zināms. Bet bija tāds viens, bet ja cilvēkiem bija iepriekš pateikts, nu, kad mēs būsim no Latvijas, tomēr bija tādi cilvēki, kas tajā dienā nebija mājās, vai Tomsks, pie Tomskas tāda Timir Jāzeva, Sarmīte Bājau, kas bija Viļķens pagasta vecākā meitiņa. Viņa bija 3 dienas slēpusies baznīcā, vai ne, jo viņa vienkārši baidījās ar mums satikties, ka varētu, nu, es nezinu, kas viņai var slikti būt, bet interesanti bija, ka 2001. gadā, kad mēs ar Aivaru ar kaut kādu pasta lidmašīnu tur tikām helikopteru ielidot Vasjuganas purvā, Sredņī Vasjugan, jo mēs zinājām, ka tur dzīvo Zelma latvieta, vai ne, un nu, viņa laikam bija viņai teikts, jo tur mūs veda, protams, tur tāda vietējā priekšniece pie viņas. Nu, viņa, protams, viņa slēpās, viņa aiz krāsnes, viņa vilka aizskariņu priekšā, jo viņa teica, ka viņa baidās ar mums satikties. Un es teicu, Zelmas kundze, kas ar jums var notikt slikts? Jūs, nu, kaut kur aizsūtīt, bet tālāk pa Vasjuganas puru jau nekur nevar aizsūtīt, sevišķi Sredņī Vasjugan, un tur nekādi, nu, nekur tu nevar aizbraukt, bet šī attieksme, nu, tāda viņa bija, nu, daudz viet, protams, ka bija arī, nu, priecīgi satikt, bet diezgan sarežģīti, bet, nu, tad, kad mēs nonācām tādā viens pret vienu, nu, viņi arī tā mazliet baidījās, bet, nu, tā arī mēģināja tomēr stāstīt tos, jo es ļoti konkrēti prasīju par to bērnību, par izsūtījumu, vai ne, un gadu laikā mainījās tā attieksme, kad jūs turpinājāt braukt, vai tas bija no reģiona vairāk atkarīgs vai no cilvēkiem? Nu, tas bija atkarīgs ļoti no reģiona, jo Kemerovas apgabalā mums vissliktāk gāja, mums tur arī gribēja ar Aivaru aizturēt, un tad tur kaut kāds vietējais mūs ar mašīnu tur kaut kur veda projām, bet tad bija interesanti, ka Kemerovas apgabalā mums pateica, ka tur ir tā stacija Latvieši, kur vēlāk tapa filma stacija Latvieši 37. gads, ka tur ir bijusi dzelzceļa stacija kaut kāds 80, pat ir mājiņas bijušas, bet tad tas uzraksts stacija bija kaut kādā šķūnītī. Mēs viņu atradām. Kemerovas apgabalā bija ļoti slikta attieksme. Un arī Omskas apgabalā, kur mēs bijām 2 reizes tagad ekspedīcijās, jā, kur arī beigās neļāva pat kameras ņemt ārā, bet nu, mēs pamanījāmies, ka mēs braucam 2 operatori, pamanījāmies, kad īrējam 2 mikroautobusus, un tad vienam brauc līdzi Nadzirāķeļi, un tad mēs kaut kā ar otru busiņu kaut kur izbraucām tā, kur bija tās lielākas iespējas. Bet nobeidzot šo jautājumu, pēc 14. gada palika daudz sliktāk, jo 2010. gadā mēs, kad braucām uz Norilsku, Šmita kalnu un tur uz artilērijas virsnieku to leģeru vietu pie Lamas ezera, toreiz mūsu pilsētas administrācija oficiāli mūs
sagaidīja muzejs mūs uzņēma, un tur bija arī kādi latvieši vēl pēc taču atnākuši. Bet tad, kad 19. gadā, kad bija mūsu pēdējā ekspedīcija uz Sibīriju, kad es aizrakstīju vēstuli atkal uz Norilsku, viņi teica, ka mēs tur nedrīkstam braukt, jūs esat rusofobiska valsts, вы обливаете грязью Россию, un вам тут делать нечего. Es viņiem uzrakstīju, ka mēs neaplējam ar dubļiem Krieviju, ka Šmita kalnā ir gandrīz 1000 latviešu karavīriem, virsniekiem, vai ne, ir plāksnes, ka tur ir daudz latviešu gājuši bojā, un ka mēs braucam viņus pieminēt, un mums arī vienmēr bija pilsētas administrācijās jādod tādu sarakstu, kas mēs esam grupā, un kāda ir cilvēku saistība ar izsūtījumu. Nu, lielam vairumam, protams, arī bija arī Pēters, kas brauc katru gadu līdz viņa onkulis ar 2 meitiņām, daudz gadus pavadīja Omskas apgabalā izsūtījumā, un šādā veidā pēc tās sapvalstu vienošanās it kā bija jālaiž uz tām nosacīt kapu vietām, bet attieksme pret mums kļuva ar katru gadu ir vien sliktāk. 18. gadā Kolpaševā, kur mēs bijām, nelaida arī iekšā vairs muzejos. Tajā laikā arī te brauc uz Latviju vēl no Maskavas tāds Gulag muzeja arī intervēja Latvijā, un arī es devu sibīriešu kontaktus un varēju izvēlēties ar viņiem runāt vai nē, bet viņi tās intervijas publicēja internetā, un viņas ir ļoti, ļoti labas, un tad es zvanīju viņiem, un es teicu, pasakiet, kas notiek Krievijā, kāpēc mums nelaiž vairs muzejos, neļauj satikties. Jānis Sābeli no Jāgavas braucamies Tomskas apgabalā, meklējām tādu vietu, pavisam pie Taigas, tur kaut kur 7 kilometri bija jāiet meklēt vietu, kur viņš bija izsūtīts, un tur viņam bērnības draugs vēl dzīvoja, un mēs tagad piebraucam tas Taigas malā, tur kaut kāds mājals, un ieejam iekšā, un par to laiku dzirdam, ka zvana tā sieva pa telefonu, saka, nu, vot тут бандеровцы приехали, vai ne, kad, nu, viņi jau bija gudri, kad mēs no Latvijas banderovci braucam. Tā kā attieksme kļuva ar vien sliktāk pēc 14. gada, un tikai tagad mēs jau neviens varbūt negribējam nekad ticēt, ka varētu iebrukt Ukrainā, ka varētu notikt tas, kas notika, bet tagad mēs saprotam, ka viss jau strādāja uz to, lai arvien vairāk krievu tautu saprastu, kādi mēs esam ienaidnieki. Protams, vislielākie ienaidnieki ir amerikāņi. Bet, ziniet, interesanti bija, ka mēs 2000. gadā, kad braucām pa tām sāģām, tad viņi vienmēr teica, ka nedrīkst pieminēt vāciešus, vai ne? Tur toreiz bija Matijas Knols, dzejnieks, bija atbraucis līdz arī un teica, tikai tu nedrīkst teikt, ka tu esi vācietis, vai ne? Nu, vēlāk tas viss jau reducējās, kad amerikāņi ir tie briesmoņi. Ja, ne tikai tas, bet kopumā arī, manuprāt, visas tās ekspedīcijas, kurās jūs bijat arī tie materiāli un filmas, tas ir kaut kas unikāls. Es domāju, mums nebūs vairs nekam tādam piekļuvu, bet aspekts, kas man vienmēr pārsteidzis, ir, tu teici, ka es kaut kad veda projām, vai, es esmu arī citas stāstus dzirdējis, man liekas, ģimenē par visādiem kaut ko tādu ļoti tuvu bīstamam, un kā tev nebija bail braukt atkal un atkal, tīpaši mainoties tajā attieksmē arī, es nezinu, mūsdienās mēs redzam, ka latvieši gandrīz vairs nevar vispār ceļot, tur uz kaut kādām austrumu valstīm, deputātus taisās, bijušos deputātus taisās kāds potenciāli nolaupīt, bet kā tev izdevās pārvarēt varbūt tās bailes, vai ja ne bailes, tad uztraukumu esot tur, ka zini, varbūt kāds tev tur novēro, izseko, un kādam tas, ko tu taisi, ir ļoti nevēlams. Nē, es neesmu nekāda tāda sevišķa drosminiece, bet, mums, es domāju, katram ir kaut kāds viņa gēns, vai es domāju, ka mans tēvs bija ļoti, varbūt, drosmīgs, Nē, es neko par drosmi daudz nezinu, bet man liekas tas, ka mēs, sākotnēji, kā Ilmārs Knaģis, Gunārs Toms un viss, kas mēs radījām šo organizāciju Sibīrijas bērni,
un zinājām to, ka mēs organizēsim ekspedīcijas, ka mēs brauksim pa tām vietām, kur cilvēki bija izsūtīti, apmeklēsim kapu vietas, brauc mācītājs līdz tās kapu vietas, iesvētīsim, satiksimies. Nu, kā mēs zinājām, ka mums ir tas jāizdara, un tas, ka mēs bijām, nu, sākotnēji mēs bijām grupā laikam tikai 8, un tad arvien vairāk, un pēdējos, es domāju, tos daudzus gadus jau bija tā, ka 25 līdz 30, jā, vai bija tā, ka pusceļā vēl cilvēki daži lidoja mājās no tās, teiksim, mēs apbraucām vienu apgabalu, un tad piebrauc atkal atlidoja klāt. Ka mums bija ļoti, ļoti konkrēts pa dienām, pa stundām mūsu plāns, kur mēs braucām, un mums tas bija jāizdara. Nu, mums kādā vietā tur atņēma kameru vai aizdzen projām, mēs atkal kaut ko citu darām. Nu, tas, ka palika sliktāk, nu, es sapratu droši vien, kad varbūt kādā reizē var neielaist, jā, vai kāda man bija vairākas reizes arī, ka man bija, nu, kaut kā ļoti slikti, es biju vienā reizē saindējusies vai kaut kas tur bija iedots tur iedzert kaut kas slikts, bet tas bija vienkārši, nu, ja tagad nebūtu tā, ka tagad, protams, mēs vairs nevaram braukt, bet, nu, es, protams, ka to turpinātu darīt, un jo mums arī uz 20. gadu jau bija, nu, man liekas, gandrīz 30 cilvēku grupa, mums bija tā, kad 6 cilvēki bija, kas uz Igarku lidos vai nekas tur ir dzimuši, jo mēs pēdējos gadus arī intervējam un arī filma bija viena jau dzimuši tur arī par cilvēkiem, kas ir dzimuši Sibīrijā, kas atkal ir savādāk, vai ne, tā pieredze, tās bērnības atmiņas un kā viņi skatās uz to, uz izsūtījumu, uz šo pagātni un tā kā tas viss ir, nu, it kā viss šis turpinājums ir, un nu, bija brīžiem slikti, vai tur kāds saslim, bet, nu, tā ir dzīve, un tas, nu, ka tu zini, kas tev beigās ir jāizdara, un, nu, jā, nu, tas labais ir tas, ka mums ir, tas arhīvs ir liels, un viņš ir, protams, prasās viņu tehniski uzlabot, jo ir jau 23 gadi ir pagājuši, kopš mēs sākām filmēt, un tā kā, nu, tā tas viss ir noticis, un... Tu saki, ka bija dažādas atšķirības starp cilvēkiem, protams, tie, kas tika izsūtīti, tur uzauga, tie, kas tur piedzima, noteikti tie, kas tur uz vietas arī dzīvoja, bet no tava skatu punkta arī šajos procesos, kas tevi tā kā pārsteidza varbūt par to, ko tu ieraudzīji vai uzzināji par šīm atšķirībām starp dažādiem cilvēkiem, varbūt kaut kas, ko tu nebija gaidījusi, kad tas tā tiešām ir? Nu, kad mēs sākām braukt, tomēr mēs jau bija pagājis tas laiks no padomju laika, ja? Un tad mēs it kā tādā laika mašīnā nokļuvām atpakaļ, jo cilvēki tur, protams, ka viņi absolūti baidījās, nu, apspriest politiku vai kaut kā brīvi izteikties. Es atceros, ka katru gadu arī brauc līdz kādu no Zviedrijas, tur daži latvieši vai no Amerikas, vai arī mūsu paši veči braucēji teica, nu pagaid, mēs viņiem tagad pateiksim, kā ir patiesībā, jo viņi jau varbūt nezin. Nu, nē, nu, protams, viņi arī lielā mērā nezin, jo daudz ir tās propagandas ietekmē, bet bija tādi, kas teica, jā, mans dēls varbūt tur kulakus kabatās vai viņš ir par Latviju, bet tu nedrīkst izteikties. Tas bija ļoti sajūtams, ka tie cilvēki, viņi nerunā, viņi nerunās, un es atceros ķuhtē tur tas apgabala kā viņš saucās, ne mērs, bet latviešu izcelsmes no latgaliešiem, Dzalbe Pēteris. Un viņš vienkārši tikai atskrēja, viņš tā, es tikai ar jums tur sasveicināšos, jo man jāskrien projām. Un viņam atceros kabinetā bija Putina un vēl kaut kāda fotografija, un mūsu veči saka, ko tu tur, viņam tā jāpasaka, ko viņš tā kabinetā to Putinu tur uzlicis, bet tā ir viņa pasaule un tā ir viņa dzīve, un es domāju, ka
jūs arī šeit zālē esošie droši vien arī atcerieties, ka, ka padomu laikā, droši vien nebija tā iespējams tā brīvi izteikties, bet tās bailes, kas ir Krievijā dzīvojot, un tas režīms, tas ir tomēr briesmīgs, jā. Es zinu, ka Pēters teica, viņam lielākais bija brīnums par to, ka tā skaistā daba un Krasnojarskas apgabalā tie plašumi un viss, un tad tu paskaties, un tev tur tie mēsli zem kājām vai viss tas, Jā, mēs jau te sākām iet diezgan detalizēti, bet tev pāris stāstus arī izstāstīja, bet ir tāds viens atmiņā paliekošākais stāsts no visām ekspedīcijām tagad, kurš kaut kas, ko tu atceries vienmēr, ka tev prasa par ekspedīcijām par šo laiku. Viens stāsts. Pirms vairākām nedēļām mēs bijām Īrijā un tur vēstniecībā latvieši skatījās filmu Sibīrijas bilance, un tad vēl tādā imigrācijas muzejā skatījās filmu Kāpēc mēs braucām. Un tajā filmā Sibīrijas bilance tur bija karaulā tāds bērniņš, kas varbūt nebija latviešu pēctecis, bet tāds maziņš, jo tur vietējiem neļāva ar mums satikties. Likās, ka tā karaula pilnīgi, tā kā izmirusi ir. Un cilvēki nav. Un tas viens maziņais, viņš tur iet tur uz Jeņisejas krastu un atkal nāk atpakaļ. Un tad bija tas gadījums, ka mēs 11 stundas no Dudinkas braucam uz karaulu un uzsportu, un tur mūs ne par ko negribēja laist. Tur bija vairākus mēnešus nākuši un noturējuši sapulces, jo tas ir Taimīras apgabals, kas ir slēgtā zona, bet tomēr tad izdevās šīs atļaujas dabūt, un mēs pa ceļam sadraudzējamies ar tā kuģīšu kapteini, un tad mēs braucām naktī uz Tolstīnos, kur bija tā kapsēta, tur Livetai Sprūdē bija vecmāmiņa Otīlija Vītola apglabāta. Un mēs atgriezāmies tikai kādos 5 no rīta, tur internetā pagulējām kādas stundas, un tad bija sākusies vētra Jeņisejā, un tam kuģītim neļāva vairs pienākt pie tā krasta. Un tad mūs ar to cauro laivu ved uz to kuģīti, jo tas kapteinis bija pateicis, ka viņš mūs neatstās tur, jo ja mēs kuģīts iet 2 reizes nedēļā, ja mēs nokavētu, tad mēs netikt atkal uz lidmašīnu, un ka tādi, tā cilvēka arī tāda atsaucība, bet arī mēs, ka tagad skatījāmies tos kadrus, tā skatāmies, ka tā laiva cauri un tur mums tas ūdens iet pāri un no apakšas, bet es nedzirdēju neviens, ka būtu no tiem mūsu braucējiem teicis, vai dieniņi mūs bail, ka nenoslīkstam. Nē, taču mēs kaut kādā veidā tas viss tā, viss tur notika un bijām, un tās ir tādas, ļoti, ļoti kaut kādas svarīgs sajūts, jā, un tas mazulis, kurš tur klejoja. Es atceros, ka tu arī kaut kad minēji gadus atpakaļ, ka man vajadzētu braukt jums līdzi, bet tā arī man neizdevās nevienā braucienā aizbraukt. Un tad jau tu nebija vairs maziņš, tu biji kaut kādi 15, 16, bet Jā, es vairāk gribēju pateikt, ka žēl, kad neizdevās. Mums bija vairākas reizes bija līdzi tādi pusauģi, ir bijuši līdzi mūsu ekspedīcijās, un viņi kaut kā savādāk uztver. Bet, ka bija runa par to, ka, tu biji maz, protams, tas varbūt likās tā garlaicīgi, bet vienreiz man filmu rādīja tā Sveiciens no Sibīrijas, kur bija tikai pa Sibīriju, un to filmu rādīja Toronto latviešu sestdienas skolā. Un es domāju, ka tā viņiem tik sveša pasaule, kad viņi vienkārši ies ārā no tās zālītes. Bet viņi bija tik sajūsmināti, tie bērni, viņi tur teica, cool, kas nozīmē super, mēs gribam uz turieni braukt, jo viņi ieraudzīja tādu pasauli, kādu viņi nav redzējuši. Varbūt daudz viņiem likās interesantāk un viss kaut kas notiek, vai ne?
Nu, tagad jau mazajiem viss notiek telefonā vai internetā. Bet jā, tie materiāli, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi un svarīgi. Tieši tas diasporas aspekts arī ļoti interesants. Es zinu, ka ļoti daudz brauc uz dažādām valstīm, tīpaši, kur latviešiem mums ir diasporas kopienas, cilvēki, kas tur ir uzauguši, dzīvojuši, arī aizbraukuši dzīvot un rāda gan filmas, gan stāst par grāmatām. Bet, vai ir tādas atšķirības tajā, kā, teiksim, tām filmām skatās latvieši, kas dzīvo diasporā un latvieši šeit Latvijā? Vai tā kā bērnu aspekts ir viens, ka droši vien viņi ir daudz tālāk no tā bijuši, varbūt viņiem nav tik daudz tie stāsti ģimenē bijuši, bet kopumā cilvēki vai ir līdzīgi? Nu, vārds diaspora, tas tāds svešāds liekas, jo par šiem gadiem, 23 gadi kopš mēs braucām tieši sibīriešus meklēt. Tā diaspora jau arī ir mainījusies. 2000. gadā neviens vēl nebija ne Anglijā, ne Īrijā. Tad bija Krievija vai kādas valstis, kur bija palikuši arī latvieši, arī Kazahstanā un daudz kur citur. Dažādi iemesli dēļ, kas tur nokļuvuši ir. Bet, protams, kad tā kā Anglijā vai Īrijā vai Amerikā, tur, protams, viņiem daudz vairāk likās interesanti šī filma Dievu putniņi, kas ir par tiem, kas 44. gadā nokļuva Dīpī nometnēs. Bet kas bija interesanti, ka 2001. gadā, kad bija filma Sibīrijas bērni un bija arī šī pirmā konference aizvestajiem, kur bija arī Amerikas latvieši, varbūt Kanādas latvieši, kad sagāja kopā ar Sibīrijas bērniem, kas atgriezās Latvijā, ka tas viss bija tik daudz kas kopīgs. Nu labi, tie bija Amerikā, Sibīrijā, bet tev nav tā dzimtene, tev nav tās mājas un arī tie, kas uzauga Amerikā, protams, savādāk, bet Latvijā, kas atgriezās, kas nevarēja iegūt to izglītību un tie gadi, kad tev ir atņemta tā tēvzeme, tās mājas, vai vecāki, radinieki, tās jau ir visiem tādas kopīgas sāpes un ļoti, ļoti daudz, kas bija kopīgs, ko pārunāt. Ne jau pavēlti vēlāk visas tās 3x3 nometnes, 2x2, arī tās nometnes, kas pirms Covid vēl bija, kur bija katru gadu arī no Krievijas bērni, arī no Amerikas, vai ne? Bet, es domāju, ka tagad arī tās paudzes ir mainījušās un Krievijas bērni, latviešu ģimeņu pēcteči, viņi arī ir savādāki un diezgan sāpīgi runāt par to tēmu, jā. Paiet atpakaļ, kopumā par tavām filmām ārzemēs ir tāda filmu vērtēšanas lapas, IMDb vai Rotten Tomatoes, kur filmām liek zvaigznītes, un tad pirms skaties kādu filmu, tu vari apskatīties, kā tur vai kritiķi vai auditorija vērtē, un tad tu vari izdomāt, gribi vai negribi skatīties. Latvijā mums īsti tāds tik precīzi varbūt apkopējums nav, bet kādā liekas, ja Latvijā būtu tāds reitings, kura no tavām filmām būtu tā, kas Latvijā cilvēkiem patika vislabāk, un kura ārpus tur, ko cilvēki domā, tev ir tava mīļākā filma vai filma, kur tev visvairāk patika veidot un taisīt? Rasmus, es neesmu domājis tādā aspektā, kas man ir mīļākā filma. Parasti jau viss saka, ka viss ir mīļi, bet, protams, Sibīrijas bērni, kas bija pirmā filma par šo tēmu, un vēl ir ļoti svarīgi arī, filma, kā es vienmēr saku, tas ir arī tā kā dzīves organisms, un nevienmēr izdodas visu to, ko tu esi iecerējis tur ielikt, vai kaut kā tur tehniski kaut ko atrisināt, vai ne, un tagad, kad pagājuši gadu Kultūras akadēmijā tur bija rādīts viss mūsu Sibīrijas filmas, un tagad tā interese ir tāda lielāka, palielinās par filmām, par tiem materiāliem. Man liekas, ļoti vērtīgi ir tas arhīvs, kas mums ir, jo tas tomēr paliek vēsturē, tas paliek Latvijai.
Un tās filmas kopumā, ka viņas, nu, es tagad arī, kad tur stāstīju studentu un maģistri, ka viņi tur skatās, nu, kā tas ir, kā tas pa gadiem ir veidots un mainījies, jo, nu, filmu kritiķi vai pētnieki, tā ir viena cita profesija, un tas, kas to filmu rada, tas ir cita profesija, jo mana sirds deg un sāp vienmēr, nu, teiksim, par katru es tā. Bet, nu, filmas, jo mums vienmēr bija tik ļoti maz līdzekļi, ka mēs nekad nevarējām viņus tehniski tā kā tagad viss tur pēcapstrādes un krāsas, un tu var visur aizbraukt un ar kaut kādām tehniskām tur iespējām. Man tagad prasa, vai ne, kur ir tā oriģinālā skaņa, ka tur skaņu režisors un skaņu operators un kādas, nu, brauc viss tās tehniskās iespējas līdz, es teicu, bet ja mēs būtu toreiz braukuši uz Sibīriju, uz Sāģu, par ko vispār runa, ar kādiem tehniskām iespējām, viņi pat Krievi, vai ne, viņi bija iemācīti tā, ka, nu, ja kādam ir kamera vai fotoaparāts, man bija tāds fotoaparāts, kas arī filmēja kā kameru, un tam nevienam nepievērs uzmanību. Bet Aivaram tikko viņš izvelk statīvu, tad katrs jau Sāģā zina, ka tie filmēs, un tas jau ir kaut kas jau profesionāli, un to nedrīkst darīt, vai ne? Nu, tā kā filmas. Jo man patiesībā tas Sibīrijas bērni, un tā otra filma, Trimdas bērni, un tagad es esmu sākusi veidot filmu Pēckara bērni, ja? Nu, tas ir tāds, it kā liekas, tas tāds rīnieks, kas, nu, tāds, nu, kas varētu būt, nu, pašam autoram, nu, kaut kāds tāds gandrījums. Bet vēl es gribēju, tu pa grāmatām kaut ko prasīsi? Es plānoju, bet tu vari izstāstīt. Nē, es tikai gribēju teikt, ka tad, kad mēs braucām ekspedīcijā un kad intervējām Sibīrijas bērni, vienmēr teica, tu kādreiz uztais grāmatu par mātēm no mūsu intervijām, jo mātes ir tās, kas mūs izglāba. Mātes un, kā viņi teica, balandas un tās iespējas, bet mātes, kas no daudz kā atteicās, lai varētu bērnus glābt, mātes, kas nomira badā, lai varētu bērnam atdot to pēdējo maizes gabalu. Un tāpēc tapa šī grāmata Mātes Sibīrijā, kas bija, nu, jau pēc grāmatām 41. 49. gads. Tad ebreju bērni, kas arī bija grāmatās 370 bērni, 41. gadā bija ebreju bērni. Viņi lūdza, lai mēs ieliekam atsevišķā grāmatā tikai par viņiem arī to. Un arī izdevām to grāmatu Šalom Sibīrija. Tā kā man likās, ka šīs atmiņu apkopojumi no intervijām, nu, ka tas ir vērtīgi, un grāmatā Sibīrijas bērni 49, kas liekas ļoti, ļoti vērtīgi ar to, ka mēs sameklējām katrai intervijai klāt karti, kur cilvēks ir bijis, jo tagad sevišķi, nu, jaunā paudze, viņi grib saprast, nu, kur ir tāda ķuhķeta, vai kur ir tā raja, vai kur ir kāda Sāģa. Tur tu ieraugi to karti, un tu vari, nu, kaut ko vairāk uzzināt, un daudz vairāk uzzināt. Tā kā liekas, ka tās grāmatas ir, nu, mums ir bijis svarīgi viņas izdot. Man ļoti patīk tās kartas. Esmu lasījis daudz tādas ļoti sarežģītas fikcionālas stāstus, un tad tev tur pārvietojās varoņi, vienmēr ļoti interesanti skatīties kartē līdzi, kur viņi dodas. Arī tagad, kad tu saki tās vietas, es viņas nezinu no galvas, man ir grūti uzreiz mēģinu uzzīmēt, kur tas ir, kur jūs ceļojāt. Nu, tas ir šajā grāmatā, jā. 49. gads. Jā, par grāmatām man ir viens jautājums, bet vēl arī par tām filmām nobeidzot. Es arī, nezinu, varbūt pārāk izaicinoši jautājums, bet ir arī noteikti ir kāds cilvēks, kas arī ir kritizējis filmas, nu, ir rakstījuši recenzijas un tam līdzīgi. Kas ir, varbūt tā lieta, es nezinu, tu vari piekrist, vari nepiekrist tam, kas tev var palikusi atmiņā par to? Nu, visvairāk kritizēja pirmo filmu Sibīrijas bērni. Un interesanti, man bija tā sāpīgi, kad, nu, tieši mani kino kolēģi, teica, nu, kad, nu, ko tu, priekš kam tu to dari,
un kaut kā, nu, un tad tur daudz teica, nē, nu, kāpēc tur tos, un vajadzēja tikai vienu ģimeni, un vajadzēja tikai tos, un katram bija kaut kāds viedoklis. Nu, tas nozīmē, ka kaut kāda interese par to bija. Ja. Protams, cilvēki, kas bija izsūtījumā, un ģimenes locekļi, un liela daļa Latvijas sabiedrība bija, nu, ļoti pozitīvi, bet kritika ir bijusi daudz, un ziniet, man tik dīvaini bija tā, ka pagājušā gadā, ka pēkšņi tur aicināja uz Kultūras akadēmiju, un kur arī kaut kur citur, un runāt un stāstīt, ka es tā klausos, ka pēkšņi, ka viss saka, jā, cik tas ir tā kā svarīgi un vērtīgi, un tā, jā, mums jau katram ir tāda pārliecība un dedzība par to, ko mēs darām, ka tas ir svarīgi, ja. Bet, nu, tā kā labi, kad ir tagad tās iespējas vairs braukt nav uz turien, bet mums ir materiāli daudz, un arī mēs varam turpināt no tiem materiāliem arī vēl kādas filmas veidot, un grāmatas izdot pašlaik, sagatavošanai grāmatu par tēviem, jo grāmatai Māte Sibīrijā bija ļoti liela atsauksme, un tad es nolēmu sagatavot arī par tēviem no Sibīrijas bērnu atmiņām par tēviem. Tur būs arī Stradiņa dienas grāmata, kas bija izdot 2000. Gadā autentiski, un vēl arī tēva atmiņas, kuri atgriezās no. Es tad varu, ņemot vairāk pieminēt grāmatas, teiksim, kā atšķirās tas process filmas veidošanai un grāmatas veidošanai. Man personīgi arī ļoti patīk, kad arī jaunās filmas un arī grāmatas, viņas ir daudz specifiskākas jau par kādu konkrētu grupu cilvēku, jo tur ir unikālais aspekts tajā, ko tieši pārdzīvoja mātes, vai kas bija tas, ko pārdzīvoja, piemēram, Latvijas ebreji. Tas ir arī katrai kopienai diezgan svarīgs un arī pēcnācējiem cilvēkiem, kas par to lasa. Bet ir kaut kāds tāds būtisks, varbūt radošās atšķirības vai citi aspekti šajās divās pirmais aspekts, kad bija grāmatas Sibīrijas bērni, kas bija tikai viss šīs intervijas, kas bija apkopotas, rediģētas, savāktas, ielikt tajos divos sējumos, jo tur teica arī redaktori, vajag tur atšķirt, kuras nav tik varbūt vērtīgas, vai kuras tur atkārtojas, bet mēs to nedarījām, tāpēc, ka es sapratu, kad visi cilvēki, kas ir intervēti, viņi līdz tam brīdim, ka viņi tajās grāmatās, tajās pirmajos sējumos bija iekšā. Un bija arī ļoti svarīgi fotogrāfijas. Grāmatā latviešu variantā bija fotogrāfijas, nebija tik kvalitatīvas, jo 2005. Gadā vēl nebija iespējama tā apstrāde, un viss vēlāk jau angļu izdevumā un krieviski izdevumā arī fotogrāfijas labāks. Vēlāk tad, protams, jau sākām domāt kaut kādā, par mātēm, par arī knaģi grāmatas ir, tikai knaģi grāmatas, ne mēs tos laikus izdomājām. Tad viņa pirmā grāmata bija tāda laiki, arī iztulkojam angliski, krieviski. Un jāsaka, kamēr vēl Krievijā nebija tik traki kā pēc 14. gada, kad arī tās grāmatas mums arī pasūtīja, un arī bija cilvēki, kas veda uz Krieviju, un grāmatas ne mātes, bet Sibīrijas bērni 41 krieviski, ir diezgan daudz arī aizceļojusi uz Krieviju, un, protams, mēs sūtījām arī uz muzejiem, sūtījām arī, kur mēs ciemojāmies, vedām arī piemiņas plāksnes, un pēc tam mēs pēc gadiem braucām, un bija reta vieta, kur, protams, viņas bija muzeja ekspozīcijā, bet tad, kad mēs prasījām, tad bija, teica, jā, mums tur ir muzeja fondos, vai ne, tad Krasņevskas apgabalā, kur bija Azjornī tāda vieta, kur abi viņu brāļi Vēsmaņi brauc, un viņu bērnības draugi satikta, tur mūsu plāksnē bija tāds akmens, un viņi tur bija iemūrēta tajā akmenī. Tā kā, atšķirīgi ir, jā. Jā, varbūt ļoti daudz uzdevu jautājums par filmām un tavu darbu. Es arī gribu bišķiņ par tevi personīgi šodien apšķīt. Un viena lieta, kas man vienmēr interesējas, ir parasti cilvēkiem arī, kad viņi tur aug vai mācās, veido karjeru, ir parasti cirējis, tas ir kāds mentors vai kāds cits mākslinieks vai kāds cits, kas kā tevi ļoti iedvesmo vai ļoti maina
tavu uzskatu uz dzīvi, vai varbūt to gadījumā uz filmām, vai arī kaut ko citu. Tev ir tāds viens cilvēks, vai varbūt kāda filma iespējams, ko tu redzēji jaunībā, vai kaut kas cits, kas tev tiešām mainīja to, kāds skaties varbūt uz kino veidošanu, vai kāds skaties sev kā personīgi, varbūt režisoru profesiju? Nu, man nav daudz tā bijis laiks sevi pētīt, bet es sāku strādāt Rīgas kinostudijā, kad man bija 20 gadi. Es mācījos vēl tehnikumā, kultūras darbinieku, un kad man bija 15 gadi, es filmējos pirmo reizi, un tad es jau nolēmu, ka es nekad nebūšu tajā pusē, kur tie aktieri ir, kur viņus tur režisors kāds dancina, kad es būšu tas režisors, kas dancina cilvēks. Jā, bet tā kā spēlfilmās, tas ir savādāk dokumentālā kino, tā nevar dancināt cilvēks, jā. Bet, kas atstājis, varbūt man atstāja iespēju tas, kad es strādāju kinostudijā, montāžā ar daudziem slaveniem, labiem režisoriem, un kā zināms, kad tieši montāža ir izaudzinājusi arī pasaulē režisors, jo tā ir tā profesija, kur tu iemācies to, kā tas kā liekās kopā šie kino gabaliņi, no kā šī filma veidojas. Man ir iespaidojis kā režisors. Es mācījos Maskavā augstākajos kursos pie tā dokumentālista slavena Artūra Pelešjana. Viņam bija tikai viena reize, viņam bija skolnieki, un es esmu tā sapratusi dokumentālists. Viņš tāds neatzīts, viņš bija Krievijā, kad ir kaut kāda tā ietekme. Bet, katram ir jāatrod kaut kāda sava dziesma. Un man dažādos periodos ir kaut kas cits interesējas. Es atcerējos, kad 87. gadā es veidoju tādu filmu par diviem veciem cilvēkiem, Voldemārs un Leontīna. Un tad man interesēja, mēs bijām tur draugi, gājām ciemos pie viņiem. Un es domāju, kā tas ir, kad cilvēki ir tādus daudzus gadus nodzīvojuši kopā. Kas ar viņiem notiek? Kur paliek? Vai starp viņiem ir mīlestība, jo viņi visu laiku kašķējas? Kur paliek tā mīlestība, un kā tas ir jaunībā, un kā tas ir vecumdienās? Un tad mēs sākām filmēt, laikam kaut kāda 1., 2. diena, un tā Leontīna nomira. Un Voldemārs, viņš vienkārši visu laiku runāja par to, ka viņš grib arī nomirt. Un es saku, bet Voldemār, mēs taču to filmu sākam taisīt. Viņš saka, labi, kad tu pabeigsi to filmu, tad es nomiršu. Es negribu bez Leontīnas dzīvot vairāk. Viņš vēl nodzīvoja gadus, bet tajā filmā man likās bija iekšā šī mīlestība, tās sāpes, tādas, kaut kādas tādas vispār cilvēcīgas lietas, kam vienmēr jābūt, ne tikai varbūt kādiem notikumiem, faktiem. Jā, es pakonsultējos arī ar autoriju un palūdzu kaut ko provokatīvāku. Kā būt ar šo? Latvijā ir tāds pasākums, viņi sauc izgāšanās naktis, kur cilvēki nāk, viņi stāsta, kad viņiem kaut kas dzīvē nav sanācis. Mums patīk stāstīt, kas mums ir izdevies, kur mēs esam kaut ko sasnieguši, ko uzbūvējuši tālāk, bet tur viņi stāsta, kur viņi kaut ko ļoti, ļoti daudz sačakarēja. Es atvainojos par izteicienu, vai tev ir tāds savs stāsts, kur tu ko mēģināji darīt un galīgi neizdevās tā, kā tu biji gaidījusi? Man tādi stāsti būtu ļoti daudzi, jo man patiesībā es vienmēr esmu interesējusies par tām izgāšanās naktīm un labprāt arī tur piedalītos. Es varu sarunāt. Jā, es varbūt neesmu tik labi runātāja kā politiķi. Ja man tā jāsaka ātri, tad man bija no bērnības tāds sapnis, ka vajadzētu visiem dzīvniekiem draudzēties.
Un pirmais mans bija mēģinājums, man bija tāds kaķis Murzilka, un viņš vienreiz bija atnesis kaut kā atstiepu spēli mājās, un es izdomāju, ka viņi būtu jāsadraudzē, bet viņi nevar būt kopā. Un tad es to pēli ieliku 3 litru burkā, un kaut kāds vāciņš virsū, bet toreiz nebija tāda vāciņa kā tagad stingri. Un tad tas kaķis tur staigāja riņķī, vai ne, un es domāju, viņš pieradīs ar laiku pie tās spēles. Un tad, kad es viņu izlaidīšu ārā, tad viņi abi divi draudzēsies. Un tad vienā reizē bija tā, ka tas vāciņš bija nost, un tā pele vairs nebija tajā burkā. Un kaķis, es nezinu, viņš tāds diezgan apmierināts izskatījās, laizījās, un tā man ir tāda izgāšanās bijusi, bet no tādiem vēl... Profesionālajiem, varbūt. No profesionālajiem, kad... jā, kamēr arī, tu saproti, es atceros, kad kinostudijā, kad es strādāju montāžā, tad bija tā, ka, tagad jau arī dzer tie veči, bet, tie režisori arī, diezgan smagi dzēra. Un es atceros, kad, es biju ļoti centīga un es tā mēģināju saprast katru režisoru, ka to viņi strādā. Tu jau redzi, kā viņš domā un kā viņš liek to kopā visu un izpildi arī viņa vietā. Un atceros, kad Varim Krūmiņam bija tāds periods, Kraulīts, viņu dzēra šausmīgi. Un tas vairs pazuda un bija mākslas padoma un bija tā kā, tas bija dzelžēni mākslas padome, ja nav tā filma gatava vai kaut kāda melnā montāža, tad viņi varētu atlaist no darbu. Un es atceros, ka es sēdēju, un viņš nav, un es biju visu salikusi, samontējusi, un tagad ir tā mākslas padoma, un viņš tomēr tad ierodās, jā. Paldies Dievam, viņš ierodās, un tagad noskatās, tur neko daudz tur viņam nepiesējās. Un viņš pēc tam man pateica, kad es esmu tāda riebīga, ka es esmu gribējis kaut kā pierādīt, ka es arī varu samontēt un bezmaz pati tur kaut kā izkalpoties vai kā. Varbūt tas viņam bija paģirs, viņš bija tāds dusmīgs, bet tā man arī tā palikusi atmiņā ir kā tāda, varbūt kādreiz ir kaut kas jāsaprot vairāk. Bet, dienā notiek visādas izgāšanās. Man laikam vajadzēs viņus sarakstīt. Es bieži vien vakarā Pēterim stāstu, varbūt viņš var kaut ko izstāstīt, bet viņš klusēs. Kā neatzīsties? Varbūt pietiks ar vienu stāstu, pārējos mēs autobiogrāfijā ieliksim, vai biogrāfijā. Bet vēl viena personība, un tad man vēl pāris jautājumu nobeigumam, bet tu vari pateikt, kas mani pārsteidz par tevi, ir tāda sajūta, ka tu visu laiku kaut ko dari. Nezinu, tik daudz cilvēkus, kad tu zvani, tad tu esi vienā vietā kaut ko filmē, kad tu man zvani, tad tu esi vēl kaut kur citur, aizbrauc pie tevis, tad tas ir sestdiena vai svētdiena vai citas dienas, un Zinta vienmēr ir un kaut kā dara. Man liekas, ka, ja tu nebūtu režisori, tu būtu droši vien ļoti labi uzņēmēja, kurai būtu tāds liels plaukstošs uzņēmums, tikai tāpēc, ka tā ir tā viena lieta, kas ir nepieciešama. Un jautājums, kā tev liekas, no kurienes tev nāk šīs spējas, jo tas ir tāds tikums, ko es vienmēr esmu mēģinājis arī pārņemt, nedaudz iedvesmojoties no tevis. No kurienes tev nāk šis? Tu tāds glaimojošs jautājums uzdot, tas tā, es nezinu, tas ir vienkārši normāli. Kad tev kaut kas ir jāizdara, tad ir fonds un ir filmas, un tu gribi vēl turpināt, tad, protams, ir jādara, tad... Es nezinu, cik varētu būt plaukstošs uzņēmums, jo man liekas, ka Pēterim kādreiz saka, viņš būtu uzņēmējs, jo man liekas, viņš izputētu otrā dienā, jo viņš vienmēr nopirktu dārgāk un pārdot lētāk vai uzdāvināt visu to, kas viņam ir. Tā kā mēs tā kaut kā tur sabalansējam. Bet es domāju, ka man paudze un arī jūs, kas šeit esiet jaunāki un vecāki, ka mēs bijām tomēr ļoti norūdīti un visi tie darbi, kas bija jāizdara. Es tagad intervēju savus
laika biedrs, kas zimuši 50. gados un prasa viņiem, vai viņi zina tādu gadījumu, ka viņi varēja mājās, nu, dzīvojot dažādās ģimenēs, pateikt tēvam vai mātei, ka es to negribu darīt, vai es tagad izvēlēšos, ko mācīties, vai ko darīt, vai, jo mēs visi bijām dzīves, savu vecāku dzīves sastāvdaļu un laukos, ja es nesagādāju siveniem, ko ēst, vai daudz citas lietas, kas bija jāpalīdz. Mums taču visiem bija jāstrādā, mēs esam ļoti rūdīti, un es domāju, ka visi mēs, kas šeit esam, mēs daram, cik varam un vēl vairāk kā varam, vai ne? Un tas arī palīdz mums varbūt būt tādiem stipriem un stingriem, un mums nebija toreiz telefoni, kuros tur skatīties. Ziniet, man ļoti patika tas stāsts, bija tāda spēle internetā ferma, ja, kur tu varēji tur laistīt dārzu tajā internetā un tur barot gotiņu, un tad tā vecāmāte bija teikusi mazdēlam, lai viņš aiziet viņai palīdz, viņš tad, un tad vecmāmiņa, kad aizgāja mūžībā, bija viņam novēlējusi to fermu, kas tā internetā ir, vai ne, lai viņš to turpina tur apsaimniekot, un kas tur vēl bija tā jautājumā, to vairs nespēlē, jā, tas bija pirms gadiem. Tagad uz tā aplikācija. Jā, es jau gribēju par tām dažām filmām pateikt, kas ir licies svarīgi, tu prasīji. Man likās ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs Latvijas 100-gadas gadā izveidojam filmu Katru dienu 100-gadē. Un šeit atrodas abi operatori. Un 365 dienas gadā mēs katru dienu filmējam kaut kur citur Latvijā. Citas reizes brauc puiši katrs uz savu pusi, jo dažreiz kādā vietā notiek kāds notikums vai nenotiek, vai aizbrauc un nav. Un tad brauc, tad otrs ir uzfilmējis. Un šīs filmas ziema, pavasars, vasara un rudens, tajā gadā bija arī dziesmu svētki, un Pēterim Vaskam ir tāds cikls gada laika, un tad katrā tajā gada laikā bija arī iekšā viens pianists un kāds maz gabaliņš tieši no tā pavasara, rudens vai vasaras un ziemas, un vienkārši man likās, ka šī filma ir tāds, arī Latvijas portrets, Latvijas cilvēku, jo tu prasīji par cilvēkiem, un arī tur izdevās, es bieži arī nebiju klāt, bet puiši uzfilmēja tādus cilvēku portretus, ka tu skaties, un tā ir Latvija, tā ir mana Latvija. Jā. Par šo filmu vienos brīnās, vai tas rezultāts bija tāds, kāds sagaidīja, jo tas ir ļoti, ļoti liela apņemšanās katru dienu filmēt. Tas, laikam, bija tas gads, kad bija grūtāk atrast vai dabūt rokā. Jūs vienmēr katru dienu jūs bijāt kaut kur citur Latvijā un šo to filmēt. Vai tas, kas beigās izdevās, jo bieži vien es zinu, ka režisoriem ir kaut kāda ideja, bet tad nevienmēr tas gala rezultāts, viņš ar to ideju sakrīt. Jā, pie šīs filmas bijām komanda lielāka, un man bija ļoti interesanti scenārija autori Elīna Veira, kas mācēja uzrakstīt tādu, to poetisku to scenāriju, bet dzīve jau ir kaut kas cits, vai ne? Un tātad, lai katru šo dienu piepildītu ar notikumiem, ar personāžiem, tas atšķīrās no tā scenārija, jo bija doma, ka, teiksim, ziema tur būs, viņi tiks iekrāsot, viss tas tādā zilākās krāsās un vasara zaļākās, kad viņš būs tā kā tāds vizuāls kaut kāds tāds veidojums vai instalācija, bet filmā izdevās tomēr izveidot viņu ļoti dzīvu, ļoti tādu sulīgu, krāsainu ar cilvēkiem, sevišķi arī dziesmu svētku epizodi, kas bija liela daļa no vasaras. Viņi iznāca mazliet savādāka, bet man likās, tāda, pamatīga. Un tad ir Sibīrijas filmas un šī filma Katru dienu 100-gadē, ka liekas, kad kaut kas tāds paliekošs. Cilvēks ir vienmēr tikai tāda, cilvēks ir tas, kas rīks, es nezinu, vai Dieva rokās vai Dieva prātā, bet caur tevi it kā varbūt tie darbi tiek darīti, bet tas rezultāts, tas jau paliek.
Mans mīļākais kadrs no katra dienas simtgadē ir, manuprāt, tas ir no rudens, kur ir ievēlēti jaunie politiķi, kur ir tā kā, pirmo reizi politiskās skatos, tur skan tāda mūzika, viņi visi dodās uz to pirmo diskusiju, kas ir LTV1 pēc vēlēšanām, un tur skan šī mūzika, bet kāpēc es to pieminu, jo cilvēki arī nezina, ka tu arī esi nedaudz politiķi, varbūt ne pilnībā, bet es nedaudz, šobrīd esi Rīgas domas deputāte, es pats zinu, es atceros arī no bērnības, ka tu vienmēr esi bērnība. Es atceros, ka mēs, piemēram, es biju jaunā laika, savulaik svinībās vēlēšana, kas notika, bija man paņēmas līdzi, un es zinu, ka tā nav bijis primārā lieta, ko tu dari dzīvē, un šis ir īstenībā pirmais amats, kurā tu esi ievēlēta, bet par politiku, man ir arī viens tāds stāsts, man ir viens paziņa, kurš nesen runāja ar vienu no līderiem, un tas vienotības līderis teica, tas, kas man patīk jūsos, ir, ka jūs esat tādi jauni un tādi ideālisti, un es atceros pirms 20 gadiem, kad bija jaunais laiks, mēs arī bijām tādi jauni un ideāli, un gribējām visu kaut ko sasniegt, un tagad varbūt tā gluži nav, un tas, ko es tev gribēju paprasīt, vai tev arī tā sajūta, vai tev ir sajūta, ka jūsu paudze ir citādāk kā mūsu paudze. Zini, mēs daudz esam par dažādām politikas tēmām runājuši, mēs jums neatskaņosim droši vien tās diskusijas. Mēs nevienmēr viens otram piekrītam, bet tās atšķirības starp, teiksim, tavu paudzi un manu paudzi, vai kā tu viņas redzi, vai ir kaut kas tāds, kam tu nekad nepiekritīsi. Tādā ziņā tam, ko jaunieši domā vai kam jaunieši tic. Varbūt arī jaunieši tomēr mēs varam šķirot, bet tātad 2002. gadā, kad dibināja Jauno laiku, mans tēvs bija viens no Nacionālās neatkarības kustības dibinātājiem. Mans tēvs līdz pēdējām dzīves stundām, viņš visu laiku runāja par politiku. Viņš nerunāja ne par slimībām, ne par kaut kādām tur citām lietām. Viņam visu laiku bija par to, kas notiek Latvijā, par politiku un, protams, pēdējos gados viņš 2001. Gadā aizgāja mūžībā. Bija arī tāda vilšanās, un mēs visi zinām, kas notika šajos pārmaiņu gados, un kas tika un kas netika pie varas, un viss mūsu skepse, un tomēr pāri visam tam ticība, ka būs labāk, un vienmēr mēs sakam, ziedu laikus piedzīvot Latvijai, ja? Bet tad es veidoju filmas un braucu uz Sibīriju un biju diezgan, nebija politiski nekādi aktīvi, es biju domās un biju kopā vienmēr arī tad, kad mums jaunais laiks izjuka un bija atkal pēc tam sagāja kopā un es esmu jaunajā vienotībā un pirms 3 gadiem, kad veidoju pašvaldību ārkārtas vēlēšanu sarakstu, tad man partijas biedri teica, lai es eju tai sarakstā vai ne un kaut ko arī palīdz, jo gribējām Rīgas domē, lai nomainītu šos Krievu laikus, vai ne? Un tā vienkārši notika, kad man piezvanīja svētdienas rītā Vilnis Čirs un saka, jums jāiet uz domas sēdi. Es saku, uz kādu sēdi? Viņš saka, jūs iet ievēlēti, vai ne? No jaunās vienotības, un tā kā es esmu 3 gadus Rīgas domē deputāti arī sociālos jautājumos un kultūras jautājumos, bet, tu prasi par tām paudzēm. Man jāsaka, man vislielākā vilšanās ir tagad arī ar progresīvajiem, un tikko mums bija domas sēde, tas nav nekāds noslēpums, vai ne, par to, ka tagad bērndārs vadītāji, vai ne, un viena tā pretendenta, viņi ļoti slikti runā latviski, ar tādu milzīgu akcentu, un ka daudz šie cilvēki, ka mēs tā kā skatāmies, mums jāskatās uz viņiem, kad, redz, cik, viņš vismaz cenšas. Viņš vismaz kaut ko dara, ja? Ka tas prasību līmenis ir tāds ļoti zems un ka mums, es nezinu, es tagad baidos teikt jaunā paudze, bet ka viņi, it kā vēl pirms 3 gadiem, kad mēs atnācām, ka galvenais, lai nedarītu pāri tur krieviem vai krievu bērniem vai krievu tur jauniešiem, ka mēs tā kā visu laiku gribam, tā izdabāt, es negribu teikt tās kalpu vai kādas tās dvēseles, un tagad arī mums sadalījās balsojums, un tas skumjākais ir tas, ka
kad mēs esam koalīcija, mēs esam Latviešu partiju koalīcija, tagad gan ir paņemt klāt arī gods kalpot Rīgai, vai ne, bet ka tās prasības, ka viņas vienkārši, ka nav šī stingrā nostāja, ka nav šis stingrais mugurkauls, tas taču ir neticami, 33 gadi pagāja kopš Latvija brīva, un mēs joprojām runājam par vai ne, kad viņi tak nevar iemācīties, un es kādreiz saku, kā jūs tik zem vērtējat savus bērnus, viņi taču nav debili, viņi taču var iemācīties valodu, un ja viņi grib, bet tā ir tā politiskā nostāja, un man vienkārši liekas tagad arī, kad saistībā ar to, kā ar Ukrainā atkal tā sabiedrība kaut kā polarizējas. Man atkal nedaudz citādāk, jo, manuprāt, arī karš diezgan daudz cilvēkiem, tīpaši no jaunās paudzes, mainīja uzskatu šajos jautājumos. Man atkal ir sajūta, kad protams, var runāt par to, kā karš ir ietekmējis Latviju. Man ir sajūta, ka nedaudz tas ir savedis kopā tādas jaunākas, vecākas paudzes tieši, varbūt šajos jautājumos, kas tur saistīti ar valodu, minoritātēm un tam līdzīgi. Man tas noteikti tā ir. Mēs arī, cilvēki nezinu, mēs arī Rīgas domē strādājam, mēs tur nokļuvām pilnīgi atsevišķi, bet mums sanāca 2 gadus pastrādāt kopā. Erasmus bija Staķa padomnieks, jā. Un Staķa diemžēl atkāpās, jā. Varbūt te nevajag atbildi. Nē, saprotiet, tas viss vienmēr ir, deputāti ir ļoti dažādi, teiksim, pēdējā sēdē, vai ne, tāds Jakovs Pliners, es gribēju skriet ārā no zāles, ka viņš iziet tribīnē un sāk stāstīt pa padomu laikiem, cik bija labi, viņš bija Talsos izglītības nodaļas vadītājs, vēl kāds no Krievu deputātiem iziet un stāsta, cik labi bija tajos padomu laikos, ko viņi ir sacēluši, ko viņi ir izdarījuši. Es nezinu, ko tādā brīdī darīt, vienkārši gribās izskriet no zāles, vai es nezinu, ko viņam sadot pa galvu. Jā. Man pēc tam jaunāki kolēģi mierināja, viņi teica, neuztraucies, viņš ir tik vecs, viņš jau tā jau nav, kā saka, pie pilna prāta. Drīz jau viss beigsies, tādos brīžos ir ļoti grūti, kā es abrīnoju politiķus, kas ir ļoti aktīvi, vai, teiksim, saimā, jo, ka tev visu laiku ir, tās demagoģija, tās muļķības, tas ir jābūt ļoti tādam augstam, racionālam prātam, kurš it kā pēc definīcijas nevarētu būt režisoriem vai aktieriem, jo mums jābūt ir ļoti tādam emocionālam prātam un karstai sirdī, un tā kā diezgan grūti to salāgot, bet, cenšamies. Jā, atvērām arī veselu spēles laukumu, bet man ir viens jautājums no manas puses, un tad mēs dosim arī iespēju skatītājiem. Es zinu, ka noteikti ir cilvēki, kas grib šo tā uzprasīt, bet, tas jautājums droši vien atkal atjūt bišķiņ atpakaļ politikas, no kino un vispārējā, vai skatoties priekšu, es zinu, ka tu šobrīd arī strādā pie vairākām filmām un ir dažādi projekti, bet ir viena lieta, ko tu vēl, ko tu ļoti gribētu izdarīt arī profesionālā darbībā, ko tu vēl neesi pagūsi, vai kam tu neesi pagūsi pieķerties, kas būtu tā lieta? Es tātad ir šī triptiha pēdējā filma, kas ir Pēckara bērni, ko mēs jau 2 gadus jau filmējam cilvēkus un domājam nākošā gadā beigās pabeigt. Šī filma pašlaik bija tā, ka šai filmai mēs arī Covid laikā filmējam, cilvēks nevarēja, kaut kur vairāk braukt vai iet, bet bija 2 cilvēks varējām filmēt, un tas viens bija tāds gleznotājs Juris Jurjāns, kurš daudz gadus teica vienmēr, lai aizbrauc pie viņa. Un vienā reizē kaut kā mēs aizbraucām, un es sāku ar viņu runāt un filmēt mazliet, un man tas tā ļoti uzrunāja, un tad tas materiāls bija sakrājies, un mēs atdalījām tādu atsevišķu dokumentālu filmu. Viņš arī aizgāja mūžībā, un tas ir atkal par, tā ir tā par tādu mākslinieka, varbūt tāda askēze, par viņa, par vientulību, par to, ka jūs ziniet, viena lieta ir tā, ka saka, viņam taču ir tur gleznas, viņam tur ir slava, viņam tur ir bērni, viņam tur ir,
Bet cilvēks būtībā ir ļoti vientuļš, sevišķi tais pēdējos gados, un tad izrādījās, ka viņš nemaz negribēja ar tiem bērniem neko daudz satikties, pat viņš brauc katru dienu projām no mājām, viņš knapi varēja paiet, viņš tomēr vilkās vecrīgā, pa ceļam piestāja kafejnīcā, iedzēra tur to savu glāzīti un kāpa pa tām trepēm augšā un tajā savā celē, tajā savā darbnīcā. Viņš tur bija viens, viņš bija kopā ar savām krāsām, ar savu glezniecību, ar savu pavisam citu pasauli, par ko pat nenojauta ne viņa bērni, ne mazbērni, ja? Ka šī viņa pasauli. Un tā tad ir šīs pēckara bērni un ir, nu, protams, ir materiāli un vēl ir viss kaut kas. Puiši ir tā kā brieži, kas vēl grib filmēt un strādāt un komanda un nu, kaut ko darām. Kad noteikti visi gaidīsim labi jautājumi. Varbūt ir kāds, kas droši var pacelt roku. Es nezinu, vai būs vēl viena iespēja šo izdarīt. Jā, droši. Es pajautāšu tādu lietu. Nu, jūs arī minējāt, ka tur ir vietēji iedzīvotāji, kas, piemēram, to plāksni ielika akmenī iekšā, ja? Bet bija arī tādi momenti, varbūt tas vairāk ir tieši pašā sākumā 2000. gads, ja? Pēc tam jau 14. mazāk. Vai tie vietējie Sibīrijas iedzīvotāji, nu, tie bērni, kas toreiz bija, tagad jau viņi ir pieauguši, vai viņi mēģināja arī caur jums meklēt šos te savus draugus, kas ir aizbraukuši jau bērnību atpakaļ uz Latviju, ar viņiem kaut kādu saikni? Nu, protams, jo vēl, nu, tagad, kad karš ir pavisam tie kontakti ir daudz mazāki, ja, bet mēs jau pēdējos gados arī esam tā kā tāds informācijas birojs, jo mums ir milzīgi šī, nu, datu bāze, arī cilvēki no adreses, arī, ka cilvēks vairs nav viņa pēcnācēji. Protams, ka meklē un arī mēs viņus atrodam. Runājot par tām plāksnēm, un tas vienmēr ir ļoti individuāli, jo tad, kad jūs, nu, teiksim, tādu vietu arī Kargasoka, ja, kur izrādās bija vairāk 35, laikam, latviešu bērni Sādžā izsūtītie. Un viņi bija vairāk nekā vietējie, un viņi sāka runāt latviski, Sādžas bērni. Un viņi teica, tie skolotāji nezināja, ko rudenī darīt, vai ne, kad bērni runā latviski, ja. Un, protams, ka tie bērni, kas jau tagad ir veci cilvēki, viņiem ļoti liela interese, un viņi sarakstās, un te jau ir arī sēž Gunārs Opmans, ja, kas visu laiku uztur kontaktus ar saviem bērnības draugiem. Mēs bijām arī viņa bērnības tajā Sādžā. Tas ir ļoti individuāli, un daudzi ļoti grib, un daudzi ļoti gaida. Un tas individuāli vienmēr šīs sarunas ar bērnības draugu, nu, jūs dzīvojat dažādās pasaulēs, bet tu jau viņu, nu, redzi to savu bērnības draugu, bet runājot par tām plāksnēm. Un tad vienīgā vieta, kurā ir tiešām tas skaists liels piemineklis ar iegravētiem vārdiem, tas ir Novojugina pie Vasjuganas Pūruva, kur Kārlis Bēziņš un vēl viņam tāda daži cilvēki viņi aizbrauc un tur aizved, bet tas jau bija kaut kāda pēc 10. gada, jo vēlākos gados nekas mēs ir vairāk izgatavot arī Kalpaševā tāds piemineklis, ko pieminekļa aģentūra Rīgā izveidoja, bet neļāva vairāk uzlikt. Un tas, kad runā visu laiku par tām kapa vietām, ka jākop ir Latvijā un savukārt arī viņiem tur Krievijā, tas diezgan reti notiek. Un pirms vēl sākās Covids, bija tā, kad aizbrauc lietuvieši, sakot, ka kapa vietas un viņiem uzlika milzīgu sodu, ka viņi bija kaut kādu koku nozāģējuši vai zarus aplauzuši vai ne. Tā kā, nu, tas Krievijā nav ieteicams. Ja tu gribi kaut kādu vadīt organizāciju vai sevišķi, kas saistīta ar Latviju vai citu zemi, kur tu esi Lietuva vai Igaunija, ka tev jābūt ir ar to vietējo varu kaut kādās ļoti labās attiecībās. Tad, ja. Nu, tur ir arī tie veclatviešu ciemi, vēl Bobrovka, bet nu, mums Omskas apgabalā negāja labi. Vienīgi tur bija sarīkot, kad mēs atbraucām Tupes, bija sarīkojis tādu vietējo latviešu tādu sajiet tur, nu,
dziedāju un lēkāju, bet citādi nē. Jo mēs arī, kur bijām Krasnojarskas apgabalā, vēl tas laikam bija 18. gadā, tagad nedrīkst vairs nakšņot kādā sārdžā, tev jābūt obligāti pierakstītam viesnīcā un pasēm jābūt ir attiecīgās iestādēs. Bet tur mēs tai sārdžā nakšņojam, un tad sārdžas priekšnieka mamma Latviete Selga Jankovska, viņas kapa vietu gājām iesvētījām, bet otrā dienā mazmeita teica, ka pie viņiem bija tas FSB bus un tur pratināja viņus un kaut kā izdevās viņiem izkruķīties, bet tāda ir Krievija, tāpēc mēs arī redzam, kas notiek. Jā, es visu laiku mēģināju pabeigt tas tāds pozitīvs nots, bet... Mēs uzvarēsim. Tā ļoti pozitīva nots. Liels paldies, es domāju, visiem, kas klausies. Tev paldies, Dzintra, par šīm te atbildēm. Es ceru, ka nebija nekas, kas tevi ļoti pārsteidz. Es domāju, visi gaidīsim gan jaunās filmas, gan arī jaunas grāmatas. Un paldies liels!